Te ir tāds lielākais šoks, kad mēs nokļūstam milzīgā zālē ar milzīgiem griestiem skaistiem. Un milzīgi lustru. Te var redzēt, cilvēki iet visapkārt. Griežam apkārt. Tad no es vēlreiz aplaidīšu apkārt visai zālē, es tiku uz tuvāk. No griestiem tālāk uz leju. Tiešām grezni. Gluži kā Romas katoļu baznīca. Viss nemaz nevar paņemt vienā kadrā. Tad šeit starp sieviešu un vīriešu daļu pilī notiek atrodas liela ceremoniālā zāle, kur sultāns ir vadījis un organizējis, pieņēmis viesus un dažādus svētkus. Zāle ir grandioza, kā jau es teicu, analogs kaut kādām milzīgām Romas baznīcām. Vēl tāds blakus istabiņas kaut kur ir un tādi stūrīši visādi dīvāniņi. Un durvis atkal ar skatu uz Bosforu, uz skaistajiem vārtiem. Te ir bijis tā, ka šeit balkonos ir atradušies ļoti svarīgi cilvēki, prominentas personas. Un jā, šeit vēl augšā nemaz viss nelaiduši lejā. Un te, tur, kur cilvēki iet, var redzēt, tur laikam ir iesēdināts tās nabagas sievietes, kas visu vērojuši caur harēm sievietes, kas visu vērojuši caur šiem te lodziņiem režģainajiem. Ak, Dievs, viņas pat nav laidušas vispār iekšā laikam. Milzīgā skaistā lustra, kas ir Eiropas stilā veidot un ir arī no Eiropas ievest, es neatceros no kurienes. Kaut kādos 70 kastēs viņa tika atvesta un montēta 2 mēnešus ilgi. Viņas svērtība vispār nav nosakām. Mūsdienās sākumā tā darbināta ar gāzi un pēc tam vēlāk ir pielaista elektrība. Tur tam gaitenītim cauri, tur, kur tajās režģīšos sēdējuši tās sievietes un viss vērojušas. Mēs gājām cauri iepriekš. Tāds garš koridoriņš, un viņas tur laikam satupušās kā tāds zirbulīši un skatīšās. Tā vispār vārds nav vispār dots. Un nevienam neinteresē, ko viņas par visu to domā. Tā ir, ka pāri pasaulē valda varenie un pāri vareniem valda Allahs. Mūsu gadījumā tas ir mīļdieviņš un bez dieva ziņas te nekas nenotiek. Un tā, arī šī skaistā pils, nes kāpēc musulmaņi to ir pelnījuši impērijas galā, bet es par to neņemšos spriest. Tālāk te ir jau kaut kāds suvenīru veikaliņi. Un mūsu ceļojums izskatās, kad iet uz beigām. Pieņemšanas ceremoniālā zāle, tādu es redzējis vēl nebija. Ir viņa liela un grandioza, un Eiropā arī tāda speciāla harēma nav, tāpēc bija interesanti reizi mūžā šeit varbūt paskatīties un parādīt arī jums kaut ko. Jo, diez vai visi te brauks un skatīsies. Tā. Topkapī pils, kas ir vēl vecāka, tā ir to laiku pils, kad, ja jūs redzējat to seriālu Varenais gadsimts. Es neesmu redzējis viņu, man neinteresē turku seriālu un filmas, vispār televizors neinteresē daudz. Tad tie notikumi, kas notika tajā pilī, bet tur ir vecāka arhitektūra un viss ir sanāks vēl. Šī tāda Eiropas stila moderna. Grezna un moderna. Jā, te ir tā greznība, kad ir īsts sudrabs, zelts, ziloņa kauls, savests no visām pasaules malām, mākslas darbi savesti un speciāli gleznotāji meistari gleznojuši šai pilī paredzēts gleznas. Tā ir tā vērtība, jo mākslinieckā vērtība tiešām ir milzīga, jā, ļoti skaista. Laikam bija to vērts, jā.
Es te arī iekūsies tā Instagramnī vieta, kā saka. Aiz manis ir vārti lielie uz Bosforu, izskatās skaisti. Nu tā kaut kā. Tagad ir jāpastaigā vēl apkārtnē un tad jādodas tālāk. Skaistajā pils dārzā skan muzika, cilvēki atpūšas. Jūras šaurumu kājiņas. Tāds Dolma Bahča pilsdeja, jo fonā skan smuka klavieru mūzika. Te ir tāds skaists dārs ar augiem un kafejnīcu un kūbītis. No ielītis, viņam karsts ir. Šodien ir 27 grādi atkal. Otrs gulbītis darbojās pa dīķi. Skaista kafejnīca. Man tā rādās, kad ir laiks iedzert te turku kafiju. Apsēsties. Pienācis laiks atkal turku kafijai. Nu kā būt Stambulā un neiedzert turku kafiju. Vienmēr tiek pasniegta ar ūdeni un mazu saldumu gabaliņu. Un var izvēlēties vai nu cukuru liek klāt vai neliek. Kafejnīcas interjērs. Tāds fontāniņš un skaistā lielā lampa un stikla vitrāžiņas un augi.